Pirmā pietura uz Plēšu bāņu. Mēs braucam pēc pasūtījuma auto, bet, lai tas kļūtu par nedaudz interesantāku braucienu, es mēģināšu atrast auto par 1000 eiro. Parādīšu visu procesu, kā es mēģināšu to atrast par labāko cenu, izdevīgāko cenu un mēģināt viņu atbraukt mājā. Bet tagad lecam apkārt mašīnā un mums 6 no rīta jābūt Berlīnē. Garš ceļš priekšā, bet nu malcam. Spontānais brauciens. Mums ir jāvar vaļā. Bufeti nopietni. Dobre. Dokumenty, proszę. Prawy. Tutaj jeszcze dokumenty można też? Es nevaru attaisīt. Tagad mēģinu. Dokumenty od auta. Jā, esam kaut kādus 100 km Polijā iebraukuši, bet braucot pa bānu to traileri, viss tā aizmuguri vienkārši tā kā sēžot aizmugurē. Man vēl sitās galva pret griestiem un es laiku jākritās ir, bet dibens jau arī liek manīt par sevīm, kaut kā jāizmot sanāks. Nav jau tas pats sūdīgākais laiks, lai iekost. Citreiz ar večiem braucot ir tā, ka 5 no rīta vai kā viņam zupa. Zupa? Jā, un tad torlē nav zupa. Bet tur labi tā gulaža zupa trāpās, un tā ir super. Un tur ar to gaļu viņi arī neskopojās, un viņi tāda liesa. Es jau domāju, kā jādara. Tas var slikts būt. It kā jau nekas. Nu, ko ielējām tikko lēto degvielu. Pulkstens ir 6:16. Tā jau vienmēr pēc gulēšanas mašīnā jūtamies pilnīgi izšaut, bet esam pie robežas un vēl ir pāris stundas līdz pirmajam auto. Nedaudz uzēdam, iedzeram kafiju un dodamies tālāk. Rokastīs mums ir avokādo, nomizojam, uzbaram nedaudz citronu pipars, luksus brokasts. Lielu motivācijas. Tad mēs esam atbraukuši un redzam to, ka šeit ir milzīgs plācis, vairāk plāči. Tas ir netālu no robežas, kaut kādu 150 km. Un džeki jau aizgāja skatīties, te jātiek galā ar telefonu. Vienam no džekiem nevar piezvanīt viņam. Un es nezinu, kas viņam kaiš, bet tiksim galā ar to. Un tad iesim iečekot. Varbūt pat uzreiz izšķētās šo te. Uzreiz šodien brauksim mājā, jau ir viens X3 mums gaida Bruno. Lādes saloni izstāsta interesants kaut kas. Ejam čekot. Redzam to šiem apgabalām pat ir speciāls plācis priekš auto vedējiem. Tad viņš šeit sastājās un tad viņi iet skatīties savu vēlamo mašīnu teritoriju milzīgi. Te var atrast visu veidu mašīnas. Gan no svaigajām, kā redzam šeit. Kā arī no pa 500 eiro. Bet apskatīsimies, kur ir mūsu pasūtījuma mašīna. Un tad jau apskatīsim, varbūt mēs jau varam kādu ieķert pa 1000 eiro. Ejam meklēt. Pilns ar cilvēkiem redzam aizmugurē priekšā mašīnas nenormāli daudz, lai reāli kaut ko šeit saprast un nopirkt. Es nezinu, te ir vesela diena jāpavada. Un galvenais, ka nav cenas rastīts, jāiet jājautā pa cenām. Un tur jau uzreiz pēc sejas sev pasaka, vai būs laba cena vai ne. Tik liela tā teritorija, ka pilnīgi te sānā viss ir un dārziņi. Mēs ejam kādu ar sānu. Un mēs nevaram atrast to mašīnu, jo te ir tik daudz tie autoplači un nevar saprast, kur ir mūsējais. Bei 15er Nummer? Bei Nummer 8? Ich denke, das ist Platz Nummer 8. Jā, čau. No? Otrā pusē, 8. numurā. Tur, kur mēs bijām? Jā. Viņš teica, lai noparkojās pie tiem evakuatoriem un viņš atsūtīs cilvēku. Tad beidzot atradām to mašīnu. Bet jo izskatās, ka viņš ilgi stāv. Uja. Pastāv kā noputējas. Šitā jau noput.
Jā, un tas salons tāds varētu būt varbūt nedaudz iztīrītāks. Skatāmies šeit. Caurums. 150,000 nobraukums. Bet redzam to, kad ir ventilējumi krēsli. Ja jūs redzat šādas caurumiņas, tad viņi ir ventilējumi. Jā, lūk, mums vēl kaut kāda interesantā mūzikas sistēma. Te arī viss tāds. Nu, labi, tas jau tev jāskatās tas, ko var sakopt un kā viņš izskatīsies tīrs jau. Tas, ka tur nav iztīrīts, tas ir normāli. Viņi jau nedara neko. Mēģināsim pielaist un tad jau turpināsim no tā. Tas te arī. Šis kopskats, kas... Nē, es šitādam kopskatam dodu priekšroku. Nu, no vienas puses, jā. Man tā šeit, ka te ir papildināta eļļa. Tas ir normāli. Jauno mašīnām visām jāuzliek. Tas nav nekas traks, jā. Nav degviela, pilnīgi nulle. Mums vajadzīga šāds verdikcija, jo Lielam jau nostāv. Ir nians kopumā, jā. Ja tu saki jāvār, tad viss tas. Bet ar ko es ieraudzīju, kā jauns autiņš, bet paskatāmies, kā viņi sakrāso un atstāja viņus. Vispār, es nezinu, kas šis ir kāds 20. gadu Škoda. Šeit blakus Škodijās arī. Šie vizuālie defekti viņiem netraucē, viņi vienkārši nopērk un pārdod. Tieši tas pats arī šeit Volkswagen, priekšējais bumpers. Nu, vienkārši vēmeklī. Mēs visi cenšamies taisīt perfekti un šeit jaunas mašīnas vienkārši ar skrāpējumiem un tā tālāk. Bet, nu jā, kad cilvēks atnāk uz autoplacu un viņš jautā pēc tās jaunās mašīnas, nu, tas nozīmē jaunas, viņiem tās ir 10 gadu vecas un tad jau arī viņi grib tā, lai nav nekur skrāpējumi, bet mēs redzam, kāda ir realitāte Vācu plačos. Esam netālu no Berlīnas, kaut kā 20 km. Un šajā milzīgajā autoplaču kvartālā. Es pat nezinu, cik te ir mašīnas, bet, nu jā, šo mēs redzam visur šāds arī švīks. Tāda ir realitāte. Bet kas notiek tālāk? Cena ir sarunāta, jā, klients ir apstiprinājis. Patreiz gaidām pārskaitījumu no klienta un dzeltenās numurs. Kā viņi noteikti ar pašiem jābrauc ir, vai viņi visi Nē, taču ir aģenti. Aģenti klāt? Maksā tikai. Aģents ir klāt, jā, un brauc taisīt numurs. Un tālāk mēs braucam. Tālāk mēs braucam šito mašīnu, kaut kur noliekam un braucam tālāk nākamos pasūtījumus skatīties. Pēc 80% ir izšauts skedis, bet tur jau arī savs izskaidrojums ir, jo svaigos jau viss izlas, no tā viņas arī krājās, tās, kas nevienam nav vajadzīgas. Kad tu liekas, kad ir daudz, bet kad tu sāc cītīgāk skatīties, tad ir bēdi ielēt pa lielam. Tā īsti ko paprastot. Tricāji! Kas te ir iekšā? Es tā kā 1.8. Nu, es gribu zināt, labi, te nav ārkas, bet cik viņš pajautās. Ir raisīši gan, ne? Kas tur? 5.5? 5.5. Tur būtu atkal 2 mēnešus garā kā jāsēž. Tur no 2 netiks cauri. Tur nebija ne sliekšņi, ne bagažnieki. Tad mēs redzam stūrī vienkārši paslēpusies žurka, kabrio un izskatās to lempu kā. Jā, šeit kaut kāda maz burbuļuši ir. Kaut kas tur jāatsists, bet jā, viņi ciet tādas salons. Cik viņi maksā? Kabrio nepārdodās, vai jau ir pārdots. Bet, nu jā, redzam, te ir viss pieejamais klāsts. No gan arī jaunām līdz vecām mizām. Kā jūs dzirdējāt, kā pielists tas 90. bet Džejs teica, ka viss kārtībā, motorā viss labi, bet, kad viņš uzsilst, viss viņš saka. Izpūtais bišķi caurs. Bet, nu, tas, ka neiet uz visiem cilindriem, tas jau, nu, nē, tur izpūtais bišķi.
Tad jūs redzat, ko jums saka pārdevējs, un jābrauc uz vietas skatīties vairumā gadījumu, jo redzam, šeit stāv šāds auto un paskatāmies blakus ir šāds, un tad jūs saprotat, kādā diapazonā viņi te strādā. Tad redzam, džeki ir dabūjuši mašīnu ar numuriem jaunajiem. Kilovat numuri. Un 30 minūšu brauciens un esam klāt pie nākamā objekta. Ekskluzīvu pasūtījumu. Cik ilgi jau ir šis pasūtījums? 2-3 mēneši. Ok, jūs to redzēsiet, diezgan ekskluzīvi un specifiski. Volkswagen Polo. Tur pie rūtas. Tur. 1.4 benzīns, automāts un svars. Ak, Dievs, ak, Dievs. Viss slikti. Viņiem jau liekas par to naudu, ka viņš ir lietojami. Nu, tā jau arī ir reāli, lai brauktu, neko jau baigi nevajag. Automāts ir lēta mašīna. Bet man jau tur bišķi savādāk, cilvēkam cits prasības. Domā, nebūs šis? Es domāju, ka ne. Tas obligāti nav apakšs jāskatās, ja viņi turpiem skatījās. Jā. Paceļam viņš no Nemokies atšķirt pagājušajā. Bet vispār izstādes grīd labi. Nu jā, kā jūs redzat, ir izstādes vēlmes cilvēkiem. Tur ir rūsime. Viņš neteica par neko par rūs? Nepatīk. Viss? Braucam tālāk pie Mercedes-Benz. Jā. Kaut kā 200 km no šejienes. Tas mums ir viss iespējamās kļūdas. Šī bija viņa aizdomīga vieta. Un viņš jau 4. golfi. Labi, ka man tikai 20 eiro. Kā там, да, деньги перевести надо было. Tas ir. Viņš kā Jā, tu lielam bumperu tā kā viņš stādīja. Это тут. Еще это предыдущий хозяин Волчкой какие-то. Man kādā mūzika. Motors izklausās labi. Esot mainīts ķēdes un tur radiators tevis un vēl kaut kas. Als sogenannte Kampfzone ernannt und die Bodentruppen gehen vor. Al-Rout, der einzige Flughafen des Landes, ist sehr, sehr nah an diesen südlichen Vororten, dass da wahrscheinlich deswegen so entschieden wurde. Aber es ist natürlich für alle auch... Interesanti, Džeks brauc 4. golfu un tīdro šo. Jā, nu tā kā nav numuri, mēs varam pabraukt tikai šeit pa Zālāju. Nedaudz pārbaudīt, vai tā ārba strādā vai ne. Un šodien mums arī ar to beidzās. Brauksim, droši vien Džeks aizvedīs mums ar savu golfu līdz centram. Brauksim uz viesnīcu. Vienīgais liekas, ka tur ir DPF beidzies, jo tas izpūtais ir melns un viņš ir reāls mird. Nu, jā, tad viņam tur beidzies termiņš, tā teikt. Stop! Mēs šādi atstājam mašīnu garažā un rītdien uztaisīs numurus un mēs brauksim savu ar mašīnu un piekabi. Cerams, ka tā piekaba vēl būs. Pirmais hotels, kur aizbraucām, tur nevarēja tikt. Tad atbraucām uz otro vietu. Ieejas normāls nav, bet ir numurs logā. Zvanam augšā. Ko sazvanīt kaut kādu numuru, gaidām, ka atbrauks kāds un paliksim šajā mājā pa 8 eiro 2 cilvēkiem.
Gaidām kaut kāds 10 minūtes, kamēr kāds atbrauks. Esam tikuši pie istabas, 8 eiro uz 2. Cerams, ka tā nebūs vienguļamā gulta. Kā slimnīca. Duši ir. Istaba ciet. Kā man pilnīgi pasaka vēl katram savu istabu. Kustīgi. Tā jau nevar iet iekšā. Atsevišķi. Gribu klausīties, kā es krākšu. Nu, tu troki. Es iedomājos pēc tā koridora izstījās trakāk. Bet ir ok. Tu jau kāds ir nesen mazgājies, vai? Nē, tas tāds efekts. Ok, pārlaižam nakti un rītdien gaidām numurs. Tad nu ko, ir nākamās dienas rīts un tagad ir reāli jāsporto un man patīk, piemēram, ka es aizbraucu uz kādu pilsētu, vienmēr izskriet no rīta pa to pilsētu, jo tāda sajūta, kad uzreiz esmu savējies, tad nu iztiesim kādu aplīti, lai pamostos, iesim dušā un turpināsim meklēt. Ir kā maz pilsētiņa, bet tās mazās pilsētiņās vienmēr ir kaut kāds šarms. Vecs sēks, upīt, kanāls. Šādā veidā tu viņus var apskatīt. Man tu esi skrējienā. Tad nu ko, mūsu skrējiens ir beidzies. Noskriets ir 5,64 km. Vidējais pēc 5,24 atsildamies, ejam dušā un turpinām dienu. Brokas laiks. Tad pastamies maltā, gaidām man vispār kaut kas ir tāds. Bet izskatās, ka jo kaifā. Nu, jāiet, tad redzēsim. Galvenais neapmemties. Nav tik labi. Tad ķeramies klāt pie tā. Ivo mums pastāstīs ātri, kā viņš meklē mašīnas. Skaties pasūtījumus, principā tie pasūtījumi jau kaut kādi, kad ir jau tev ir kaut kāds iestrādes. Bet paralēli tāpatās jau vajag kaut ko vēl arī, vajag pašam priekš tirdzniecības, un tad paralēli meklē tāpat kaut kur tur mobilē, autoskaltā vai lēnacēgē. Un tad jau parasti kaut kāds filtrs ir uzlikts. Piemēram, es uzlicis tagad mobilē lēto galu un tuvu savai lokācijai. Un tad ej cauri, tur, ja kaut kas acīs iekrīt, tā es vaļā skatos. Bet, godīgi teikšu, pēdējā laikā kaut ko caur mobili atrast, reāli dzīve diezgan grūti ir. Pārsvarā viss notiekās kaut kur pa veciem kanāliem, pa saviem, kur tu vienmēr esi braucis savos plačos. Ir vajadzīgs tas kontakts, pazīšana. Bet šeit jau ir tā, ka tu izšķirst visu un reāli baigi nekas. Lielākā problēma tagad ir tāda, ka tu reāli bildes ir briesmīgas, redzēt tu neko nevari. Tad, kad vai nu tu raksti tam tirgotājiem vai pazvani, tur ir parasti melnais tai galā un hei brūderi, top cilštandis auto un baigi neko tev neviens citu nesaka. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Viss mēma labi ir. Brauc šurp aptuveni. Vai es braucu uz vietas un tur reāli pretī tev gaida sūdzi. Kādreiz tā nebija? Protams, ka ne. Bija var visādi, bet reāli tie melnie ir visu to Vācijas tirgus atšakrējuši. Bet vairāk pie šādiem cilvēkiem, kas viņi atbraukuši uz Vāciju un viņi grib atrast to super, to lēto mašīnu, tad tu atver vaļā mobili, savu to filtru, savu apkārtni un skaties pa lielam. Jā, bet tā problēma jau ir tā, ka no 10 sludinājumiem tagad 9 nav telefona numurs. Tu vienkārši tev jāraksta īsziņu, viņš tev var atbildēt 0. Pēc 3 dienām tu vari sēdēt gaidīt un tev neviens neatbild. Viņam nepatīk tās, kā tu esi uzrakstījis vai kāds ir, dažādi iemesli pēc. Un, ko cilvēks sēdēs šeit viesnīcā vienkārši un gaidīs, ka viņam kāds atbildēs. Un tad, kad tev reāli arī atbild, tu aizbrauc apsties, tu saproti, ka tā mašīna ir mēsls. Tas viss ir izmainījies tik tālu, kad principā nav ko ieteikt.
Un arī paši cilvēki jau domā, ka viņi dabūs to mašīnu tādu, kā es esmu sapulēta, sakopta, nu, tur reāli sūta kaut kādas bildes, kaut kādu informāciju. Viņi domā, ka tur priekš viņi kaut kāda sūda tiek meklēta. Jo tev neviens neiesprings, tās mašīnas netiek ne mazgātas, ne tīrītas, ne kopts. Aizsūta kaut kādas skrāpējumas, kaut kādas bildes, un viņš ir diezgan šokā. Viņš bija iedomājies, ka tā mašīna uzreiz jau būs tāda sakopta un satīrīta un sadarīta. Kādas tās jaunās mašīnas, tur ir bumperis vienkārši saskrāpēts, vispār vienalga. Nu, neiespringst, vispār neviens neiespringst. Viņi uzskata, veca mašīna lēti, ko tu gribi. Nu, šitā te tu, teiksim, izējā, tev izmet 969 mašīnas, un tā pāršķirst, un pa lielam baigi nekas tev acīs neiekrīt. Nu, kas būtu vērts tā cenas atbilstība ar to gadu, ar to modeli, kad tev būtu vērts vispārībā, tur jau bīdīt to lietu tālāk. Jā, tikai tu atbrauci tukšā un... Tā. Надо оригинал. Я записался на 2 часа 5. Фу. Вам сколько нужно сдать в отель? Ну, где-то в 11 уже. Ну, говорили, да, что... Придется где-то вам погулять. Я подъеду туда где-то в 11:30. Угу. Хорошо. Ну, давай. Neieda viņam papīrus līdzā. Viņš arī neprasīja pa lielu, mēs jau pat tā nodomājam, bet tur tas otrs kaut ko paprasīja un tā arī aizgāja no tēmas. Tad jūs redzējāt, kā Ivo meklē tās mašīnas vispārējo, bet vēl ir alternatīva visam tam. Ir mobila un tad ir vācu Kleinanzeige. Kleinanzeige, nu tā šeit tā pareizi viņi izrunājās. Uzējam šeit uz auto, uzliekam savējo lokāciju, kategorijas šī, autos un tad pa lielām tie labākie darījumi ir ielikt pēdējo 24 stundu laikā. Vēl šeit tālāk nav īsti jēgas iet, skatīties, jo, ja tas darījums kāds ir bijis labs, tad viņš jau ir pazudis. Un izējot cauri visam šim tuvumā, mēs neko neredzam, kas būtu reāli apskatāms variants. Bet nu jā, gaidām numurzīmes, dokumentus vispārējo un iesim pie mūsu Mercedes. Mierīgi sēžam, gaidām numurs un pastieties, kas piebrauc. Nu, vienkārši stīgi. Vai, nu, es nezinu, vai tas ir M3, bet... Nu, ja tas ir vēl īstais M3, tad es nezinu. Nu, šī pat 1000 eiro man nesanās laikam, bet, nu jā. Septiņpadsmitnieks disks un pasies to brēmšu disku. Performance un pastamies salonā. M-spidometrs. Es nezinu, var redzēt. Džeks te patās ne tā lēd, negribās, lai man pamāna šais filmē, bet nevar nefilmēt. Paskatāmies uz vīdu. Vienkārši mēgā. Vīdi vienkārši tā kā jauni. In English? A little bit. This is Hi. your car? Yes, it's Hello, my Hartors. Thomas. Yeah. Yeah, I'm just filming the cars and Yes, I see it. I see it. yeah, this is original M3. Yes. 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 Can you open the Yes, hood? class. Of course. We just don't see these things and oh my god. Yes. And how long you own it? 1 year. 1 year? But in 95, my wife has the same. Yes. Yes? Yes. Hi. Tas ir echtes? Es ist echt. Ja. Oh my god. Wunderschön.
Richtig. Ja. Sorry to tell. Okay, don't worry. Wie viel ist das so ungefähr Marketpreis? 30.000. Aber gucken. It's 100% original. Keiner. You must look. Ja. Okay, bye. Ciao. Dieses sind tūkstoši. Bet jāturien vēl Jā. Lai būtu. oriģināli. Oh my god. Oriģināls M3. Un ko esam gandrīz atnākusi līdz garažai. Šī aila nav mūsējā. Nākamā ir. Ivo nopircis bija 12 saldējums. Vienkārši neapstādināms 12 saldējumi ir apēsti. Gaidām numurus. Un šī ir mūsu. Nē. Pēdējā ir mūsējā. Un šī ir mūsu un piekaba arī vēl ir. Tas ir ļoti labi. Gaidām tēt, kamēr atvedīs numurus. Lai gan mēs te varētu piekabināt pa piekabi un būt gatavi. Slēdzam vaļā garažu. Pastam jau malā piekabi. Gaidām numurus. 12 saldējumi. Tur ir 12 šie un vēl ies virsū. Gīros pirms tam. Vēl gīros pirms tam. Afrika kartupeļi. Un mezo miksies iešā, nu. Labi, ka te ir meši rīķī visur. Bet jā, taisam vaļā garažu. Vienkārši helikopteri visu laiku lidināt. Kādu dienu jūs arī man atvesiet pie stūras tādām, bet pagaidām turpinām gaidīt numurus, aizslēdzam ciet garažu, klausamies Vācijas rādio. Tad redzējāt, numurus dabūjām un laižam tālāk. Die Route wird berechnet. Mēs braucam tālāk skatīties vienu Seat uz Berlīnas virzienā, ja? Jā. Virzienā, bet pirmais iestājas tam mēsi. Likās tāds kluss un ērts. Tad mēs esam klāt atbraukuši un Ivo jau aizgāja skatīties to Seatu. Iesim iečikot, kā izskatās. Bet nu mums šeit ir viens potenciālais. Būs jāuzjautā, kas tas ir. Šī ir tā automāts. Nu? Jā, sūti. Piepīpēts normāli. Piepīpēts ir spēcīgi. Bet nu šiem Seatiem vienmēr statojamies šeit apakšā. Šīs vietas, jo viņiem šis plasmas tā kā uzbriest augšā un tad čītējās pret durvīm un tad ir pliks metāls un jūs zināt, kas notiek, kad ir pliks metāls, viņš sāk rūstēt. Nekais. Ko tā? Ir katastrofa. Ko tad? Taisīt ciet vai? Es varu taisīt ciet? Viņš netaisās ciet. Radio neiet.
apskata? Viņam ir apskata? Nē. 3 mēneši kā beigās. Tur mīkstais aizmugurēji. Was ist mit dem 3 Series BMW? Nein? Verkauft. Ah. Holt irgendwann ihn ab. Ich hasse es, wegen so einem Pillepaller rumzufeilschen. Das ist doch kein Geld. Wenn du tanken fährst, haust du 150 € in dein Auto rein. Und hier fängst du an, wegen 50 € zu fälschen. Das ist doch kein Geld. Wenn du mit deiner Frau essen gehst, bist du 100er los. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist was hier ein billiges Gasthaus? Billig. Ist irgendwas billig in Deutschland? Hier ist auf dem Hof. Aber ich weiß nicht, ob was, musst du fragen, ich weiß nicht, ob was frei ist. Wenn du hier einfach weiterfährst, hier 50 Meter weiter, ist Sonnenburg, heißt es. Da ist ein billig. Kannst du fragen, warte. Aber ob die 50 € nimmt, weiß ich nicht, ich hab da noch nie geschlafen, verständlicherweise. Warte. Ich habe 2 Fragen. A, hast du ein Zimmer frei und B, was kostet es? 2 Leute. Eine Antwort, wir haben nein. Einzelzimmer, Doppelzimmer, oder? Doppelzimmer. 2 Leute. Irgendwas 95 € rum. Alles klar, ich schick's dir mal hin. Genie. Ja, okay, prima, danke dir. Gut, tschüss. 95 € oder so, sagte. Das ist gut. Ja. Spezialist. Kann ich nicht. Konnte ich noch nie. Noch besser mit der Rolle. Riecht noch nach Papier. Frisch. Aus Druckmaschine. Tas auto ir nopirkts un Džeks teica, ka 50 metru tālāk ir viesnīca. Ejam čekot. Un tā gaiti tev izskatās, ka tev pieder tā viesnīca. 247. Viņi tur, Sākumā 59. bet no runā viņi arī 200 km/h. Es varu teikt, ka taisnā revolūcijā vajadzēja. Viņš nevarēja dzīvot. Pīpēs 100 € strāfa uzreiz. Nē, tas ir Ferstof, ir, man liekas, tā kā aizdām vējumi. Tu nevarēsi dubulto kebabu ņemt. Tā, kas mums ir? Aldus. Visām dušām viens tas tā kā motīvs. Nu, nevis motīvs, bet izskatās, ka kāds ir bijis jau tur. The New Testament. Kas tas ir? Bībele? Tā ziņā Jēzus ir mums. Ok, mums pie kases nošokēja cena nedaudz, bet nav jau varianti. Paliekam šeit, iečikojam vēl variantus un gaidam rītdienu. Tad ko ir nākamās dienas rīt? 6.21 noskriet sev ir 2,4 km. Vakarā atradu vienu Polo, vēl viens 4 automātu. Tas ir pasūtījuma auto. Atrodās stundas no šejienes. Atrodās stundu no šejienes. Jānoskrien piecīt un pēdam un braucam stradīties. Rīt jāsarunājam uz 11, bet uztaisimies uz to virzienu. Nedaudz aiz Berlīnas. Turpinam strādāt. Tad esam blakus viesnīcai.
Nu nenormāli sāk drāst pēdējās 10 minūtes. Atceldamies, ejam dušā, tad jau brokastis. Tas ir patīkami. Tad, ko mēs nevaram izlēmt, kā darīt ar to Seat, vai nu ņemt numurus, vai likt uz piekabes, jo, ja mēs aizbraucam un tas tā mazā mašīna, tā aizmirst viņai nosaukumu. Ja mēs viņu neņemam, to Polo, tad mums būtu it kā jābrauc apakaļ uz šejienu, bet tas ir stundu liek darbs. Aiziesim uzjautāt džekiem, cik ilgi tas prasa laiku. Tā kā tas džeks nav uz vietas vēl, un mums nav baigi laika, mēs domājam krauties visu un braukt uz to Vēlīnas pusi. Konkrētā situācija tāda, mēs esam netālu no tās adreses, bet tas numurs, tas tika norādīts un atsūtīts vienkārši neceļ. Mēs esam arī pusstundu ātrāk, bet neviens mums neatbild. Mēs aiziesim līdz tā ielai, apskatīsimies, vai mēs varam atrast to mašīnu, apskatīsim, vai jēga vispār tērēt laiku. Jo laikam tie nav nekādi vāciešu veidīgi, jo tas bija vācietis vai ne, kāds domā? Vācietis. Visi viņi sev sauc pa vāciešu. Jā, nu tāpēc jā. Šāds ir čakars ar tiem cilvēkiem, kad vairumā sludinājumu viņi vienkārši neatbild. Tas, ko visi optimistiski domā, kur ir privātais, tur jau privātais tirgo, tur viss forši. Tur vienkārši viens ķēms, kas sēž uz nodokļu naudu, tāds arī tur ir privātais. Jā, un tā komunikācija vispār ir zemākā līmenī. Neatbild, neceļ, atbild vēlu. Tas mazāk liekas, ka jāizspiež no viņiem tā mašīna, bet jā, ejam skatīties. Tad norādīta adrese ir pāri pa ielu, ir norādīta kaut kāda biroja ēka, bet loģiski, ka viņi tur nebūtu malā tā mašīna, bet atstājāsim šeit šo mazo rajonu, apstīsimies, varbūt šeit pat viņi stāv, jo tur džeks joprojām neatbild. Pagaidīsim līdz 11, ja nekas nemainās. Dodamies tālāk. Elfur 30? Das ist schade. Keine Zeit. Ja, und du, in welcher Adresse dann? Ja, aber das ist dein Bürohaus. Unten Büro? Okay. Wir warten dann hier, oder? Okay, dann bitte schneller. Ja, ich bin da, ja, bei Büro. Ja, ein bisschen schneller. Ich fahre 150 Kilometer, ein bisschen schneller gekommen. Bisschen schneller, bist du ātrāk? Rītīgas krāns. Viņš gultā bija. Jā? Jā, nu. Es jau visu to zināju. Tu gribēji. Liek viņam brālēns nāk. Bet viņi arī atrodās tur, jā? Viņš teica, ka tīvs garāžē, jā. Ok. Jā, gaida. Kā, tu esi tur?
Es taču teicu 11. Es esmu bišķi projām, es tā kā uz 11 varētu būt. Bet... Es teicu, nu kā, nu viņi, tas nozīmē, viņš tev pateica 11, tad viņš 11 celsies. Tu vienkārši neesi saskāries ar tiem pituļiem. Reāli es tiešām neesmu saskāries to, ko esmu pircis no privātā. Vismaz Laila arī teica, ka tie kā vācieši esot. No kaut kādas sievietes es pircis privāti un... Jā, no kaut kādu džeku. Šitie dirši vienkārši vienā diršā. Bezcerīgi uz kaut ko tur paļauties. Nav tur vispār nekāda ētika, nekas tur, nekādas normas. Bet vismaz pacēl telefonu. Es viņu pamodinātu. Ein Wunder. Was? Das ist ein Wunder, dieses Auto. Schwarze Wände oben, keine Rost. Punktiņi. Redzi? Šeit trektori. Te rekord. Noplūdīt aizmūrē, bet... Čau! Nu, reku, es esmu pie auto. Tad un tā. Galvenās lietas, ko es ieraudzīju, iedos zipsulu dzīvokli. Es to parādīšu. Dūļu apakš. Tad ar ko nopirkām to Polo, uztaisījām, aizbraucām uztaisīt numurs, bet ir ļoti slikti ziņa, jo viņi būs tikai rītdien 2:30. Mēs cerējām, ka mēs varam šodien uztaisīt, bet nē. Tāpēc, zinot, ja jūs taisat numurs, jābūt ir no rīta līdz 9, un tad viņi tajā pašā dienā uztaisīs, ja nē, nākamā diena. Kā arī izbraukājām visu Berlīnu ar traileru kopā un Ivoja. Neskatās diezko apmierināti. Bet atbraucām šeit, Nomalē. Apskatīties vēl kaut kādas mašīnas. Un tā kā nevarējām dabūt numurs, tad mēs šodienā kā paliekam. Paskatās mums šeit ir. Tā. Es pagaidām neredzu rūs. Tāda salons. Diezgan stalts. Kaut kāda minimāla pazīme ir. Pēc izpūtēja gala izstāst kaut kāds mazmotors. Parkings centrā. Vajadzētu uzjautāt džekiem, cik maksā.
Lai, ka mums ir uz. Hallo. BMW 3 sērijas kūp. Privat. Ah, 1-2 Benzin. Also. Der kostet. Ja. Kadī jau taisniem sliekšņiem, jau cik. Šeit ir būkti. Klīma, 5 ātrums. Un aizmugurē būkti, parking sensors. Entschuldigung. Caddy, Silver. Verkauf. Caddies ir pārdots. Šādā veidā tu ir cauri visiem laukumiem un jautā jautājums, jo nav cenas, un tas ir, manuprāt, tas ir ļoti slikti. Nav cenas. Ivā izskaidro, kāpēc nav cenas. Tāda politika. Kāda politika? Pēc deguniem sāk tirgoties. Uzreiz pēc sejas nosaka. Jā. Cik nokaulēs, tik arī dabūs. Sākumā sāk ar lielāku. Lielākā? Sākumā pasaka lielāku atlaidi, lai ir, un tad kaut ko pa vidu jau vienosies. Ne? Visiem iecienītī Golf Plus, bet viņi no visiem stūriem ir vai nu apšīkāti, vai mēs redzam jau pirmos rūsas pazīmes. Un vairāk cilvēki jau ir jautājuši pēc Golf Plus, bet nu, ko var nopirkt, ja viņi visi šādi ir. Plačos jau viņi stāv jau bez rūsas. Viņi ir skaisti, satīni. Kuros plačos Latvijas? Jā, tur jau kāds ir pastrādājis. Un redzam, kā viņi atstājuši tās mašīnas vienkārši kopā. Viena otrajā iebrauc un viss. Pasties čekiem, blākst autoplačiem, te jau vēl barbekju plats, viss notiek. Passat B7, Vācijas mašīna. Kas notiek? Negribās pieskarties, bet blakus mums stāv 91. benzīnā. Kaitina, ka nav tās cenas. Nav cenas, un Džeka pēcpusdienā jau vispār tā vienam neinteresē. Un tas nevar iziet, visur tik tuvu piebraukt. Būdiņai durvis vaļā, bet neviens nav. 46. Izskatās bez rūsas. Jā, aizmugurējā vieta. Šeit ir nedaudz piepilināts. Un šeit bonusā izstāst, ka katla nāk. Reāli, tu visu dienas nostaigājies pa tiem plačiem. Nogurdinoši. Kas mums ir šeit atkal? Nē, jau tas ir M3. Trīsimt 25. Entschuldigung. 30 BMW. 25. 5? 25 000 cik cārs. Ok, ejam tālāk. Stūrī noslēpusies žurka.
Nu jā, te jau ir. Bija viss redzams, tāpēc viņš šeit ir aizmirsts. Pilns ar melnajiem un viss reāli dirž konkrēti. Es atvainojos pa izteicienu, bet... Vai nu vienkārši tā vieta tāda ir. Lai gan te arī tie PVN tīrgotāji džeki ir. Tīrgo jaunās mašīnas. Tad mēs esam atbraukuši līdz mūsu šodienas naktsmītei. 57 eiro. Ejam iešā skatīties, kas mums sagaida. Ka tev ir? Jā. Pasies satelīta televīzija viņiem ir. Vienko pakreiz var redzēt. Viņa tam bleķi vienkārši apšūt tā māja. Tāds mārketings. Ček arī īsti ir. Televizors vajag. No mājas ar šitām ir sniģinās. Tev vakarā viņi būs, jā. Viņas tā arī pateica. Tādas nopirkt. Galvenais bija rakstīts ar trījiem džekiem. Šiem džekam Es ar tur sportists. Skats uz ielu. Skāt arī visi kārtībā. Uz ielu nav tik traki, galvenais parāda sēti. Sēti vienkārši. Es tev saku, vislielākie fritoni man ir Vācijā. Fritoni? Bet pacenšos pa vienu cienu, nu tāpēc. Bet galvenais, ka arī līmenī gan arī ir piešķirvāts tāds. Nē, viņa ir bijusi, viņa izlūzusi. Tam nebija gara auguma. Es to dušu tur jau. Tur jāiebūs uz ezeru. Sēnīt neatrod dušu. Nu, kaut kā tā. 57 eiro. Pēc komentāriem. Un šī bija cienītā, kas mums iedeva šo atslēgu. Laikam ir pārvaldniece vai īpašniece. Tā viņa te darbojās. Mums ir vakariņu galds uzklāts. Bet nu kas pārumāt nāk no džekiem, kas pīpē vienkārši. Bet nu jāiečeko būs vēl tualeti. Tur man šeit ir brīnumi. Tad mēs esam testēt tualeti. Kopā dušu un viss tās ir kopistis laikam. Ne te kādam ir piedevuši. Vakar ir piedevuši tās mīti vienkārši. Un šī mums ir tualeti un te kāds ir vēl bijis. Ej, tā. Man te ir tāds sajūta, ka tu nomazgā rokas un viņas paliek novetīrās. Kas te notiek? Apkuris ir tāds, ka šeit nav. Un šeit mums ir šķiltam, tā laikam jā. Ir lielās attiecības ar to balto zivju, tad tie arī, es nezinu, tie arī ir kopis izpie. Es domāju, ka
Šis ir pārkas, ir kādiem rāmjiem, es nezinu, es gribu šito taisīt. Bet te kopistiskās visādas lietas pieejams arī. Laikam būs jāiet mežā. Neliels bonus visam šim diskotēku iebūvētā. Bet, dušas laikam izlaidīšu jau. Es tāpat šodien tā šeit baigi nesasvīt, tāpēc izdzīvojam līdz rītam un turpinam rītdien. Divas un kāds vienkārši tur koridorā vēbi. Labrīt. Rīts. Esam izčekojušies no burvīgajiem apartamentiem. Nākamais izaicinājums būs apakaļgaitā izbraukt ārā laikam. Un atbraucām pie Lidl nolikt piekabi, jo nenormāli stresājam braukt caur Berlīnas palielam centru ar to piekabi. Un visur ir policija, bet atstāsim viņš ne. Lai gan mums no šī uzlika, lai aizsargātu, ka kāds vienkārši nepiebrauc un neaizbrauc no viņa ciet, nepiekabina sev. Bet kā jau mēs zinām, visu laiku autotirzniecībā pastāv riski. Un braucam uz Berlīnas centru. Šeit tā. Danke! Labs. Čekam vizītes. Esam atbraukuši līdz numuriem, bet esam jau stundu ātrāk. Pasamies tur Mercedes lūks stāv. Tad gaidām, kamēr uztais numurs. Es domāju, varbūt Džeki būs ātrāk sagādājuši, bet nē. Mums te jāatpūšās nedaudz. Pulkstens 2:30 un ejam skatīties, vai numuri ir gatavi. Protams, nekas neiet pēc plāna. Vēl ir jāgaida pusstundu, jo Džeks esot aizkavējies, bet mums ir neliela kompensācija. Un, protams, vēl lietum jāsāk līt. Tad ar ko dabūju numurus, laižam uz biroju pēc Polo. Tā ir vēl nākamā situācija, ka tas Džeks neceļ. Visu laiku kaut kādu prikolu mēslu un tā tālāk konkrēti. Jūs redzat, es gribu parādīt to, cik stresaini viss šis ir. Cik tas nav vienkārši? Vienkārši atbraukt uz Berlīnu, nopirkt mašīnai, ko te visu laiku pārsteigumiem jācīnās. Parasti komentātori jau saka, iekāpa Ļopenē un numuru tik un tik maksā, pēc čom izgulies un viss. Vienu benzīna bāku un mājās. Reālajā dzīvē viss tas teātrs ir daudz apauga ar visu kaut ko. Sākot ar stresu, beidzot ar izmaksām. Mājās sēdēt, rakstīt komentārus ir viens, reālā dzīve ir pilnīgi kas cits. Ja, noch 15 Minuten bis Polo. Okay, ich auch 15 Minuten da. Ja, okay, dann bis gleich, ja, ciao. Kārtībā. Čalis jau gaida. Nē, viņš arī būšot pēc 15 minūtēm. Tad mēs esam atbraukuši. Protams, Džeks vēl nav ieradies. Kā jūs redzat, kāda ir situācija viņiem. Tad Džeks atbrauca savu Fiatu. Bet redzam to, ka numuri ielikām, bet nav apakšā tie, kas viņu nostiprina. Tad no šitādā stilā cerās, ka neizšķitīs jābrauc līdz benzīntankam nav pēc savilcēja. Izbraucām ārā uz benzīntanku, jau uzpildās. Posties skaistuls. Ne jau tā noplūt no mums. Nē. Sānā tāds aizdomīgs plekīts. Jā, tur arī kaut kas ir. Tur arī kaut kas tek.
neredz. Jā. No, dabūjām priekšā nopirkt jaunu. Aizmugurē arī gribējām nomainīt, bet tur tās skrūves bija tā nobružāts un mums nebija īsti skrūvējis. Un šāds ir variants. Nu, ko esam visu sadarījuši un tagad braucam apakaļ pēc piekabas, pieliekam piekabu un braucam mājās. Stop! Un ko esam sakrāvušies, visu sadarījuši, notīrīja logu. Esam gatavi ilgajam ceļam. Nogurdinošajam. Laižam. Protams, tur jāsākās kaut kādām nenormālākajām lietām. Jā, nu redzam, paskatāmies 512 km tikai un vienīgi taisni pa šo bānu. Es jau jūtu, kāds es jūtīšos vakarā. Bet nu, šķērsojam robežu, uzpildām pilnu degvielu, atceram kafiju, laižam tā. Redzam to, šī ir Polijas robeža, braucam pār tiltu un esam Polijā. Jāsamaina naudu uz lotiem. Paskatāmies, kas par naudu. Ļoti izstās fake kaut kāda spēļu monopola nauda. Rich money. Esam iebraukuši Polijā, apstājāmies pirmajā benzīntakā, uzpildījām degvielu. Nu, kā ekskluzīvais. Prasītos nedaudz augstāk griezt, bet Krēslu nolaid zemāk. pats kā šitas regulējā. Kur ir? Tur tā funkcija, viņa nebija atzīva. Laižam? Ka mēs apstājamies, iedegās šī lampiņa. Viņa brīdina par to, ka nav dzēsēšanas šķidrums, bet mums grāda vēl nekāpja. Nobrauksim nost pirmajā parkingā un skatīsimies, kas tur ir. Jā, nu izšķidās, ka mums nav līmenis, bet kur tad viņš paliek, jautājums? Kur tad viņš paliek?
īpašums paliek. Iekšā vēl ir, bet... Trup mīkst. Viņam ir dačiks iekšā vai ko? Līmeņnieks. Pagā, radiators silts. Radiators silts. Viss notiek. Līmeni apsties vai ir? Nav. Varbūt vienkārši līmenis vai ir. Spiediens nebija vispār. Pielējam antifrīds un laižam tālāk. Redzam to, ka lampiņa vairāk nemirgo. Dodamies tālāk. Hello. Thank you. Bye. Hello. Ieliejam degvielu un braucam tālāk. Iniciatīva, bet esmu tikos vajag rockstar izdzēris. Redzēsim, kā šis viss izdosies, vai es varēšu vispār pagulēt. Šīs 42 un Ivo saka jāturpina. Man tas enerģijas dzēriens vispār nepalīdzēja. Kad varēja iemigt un uzreiz jau braucam tālāk. Esam Lietuvā, paņēmām kafiju, pulkstenis ir, pateikšu. Viss no tām mašīnām kā pārā. No ko? Kā notirpus cits klips. No tajām? Jā. Guten Morgen. Tas bija viss šajā rītā. Tas ir robotā. Jā, no. Mums ir pārsprāgus atspēr. Bet tas notika Polijā. Polijas vienā. Stāvot vēl. Tikko mēs iebraucām Polijā, jā. Vai degvielā uzsprāg. Tad nu jāpieveic pēdējie 360 km. Braucam atpakaļ uz autobāni. Beidzot esam apakaļ Latvijā. Šie nogurdinošie ceļi. Vēl paliek 60 km līdz Smundai. Tad un ko? Beidzot esam finišējuši. Sākumā šis bija domāts 2 dienu brauciens, bet, kā jau redzējāt, izvērtās veselā nedēļā. Mēs startējām svētdienas vakarā, un šodien ir piekdienas pusdienas laiks, un esam apakaļ Latvijā. Jūs redzējāt, kādiem izaicinājumiem mums bija jāiet cauri, kādas sarežģītības un visas pārējās lietas, kuras tu nezini, kuras tu nevari ierēķināt, laiks,
nauda, kas tiek tērēta ikdienā, vienkārši gaidot numurus vai uz cilvēkiem, kur tev neatbild. Nu, tā ir tā ikdiena, kā jūs redzējāt. Ivo, varbūt kaut ko arī piemetināt. Kopumā minimumu izpildījām. Tā arī bija plānots 3 mašīnas, tas mazākais. Bija plānotas kaut kāds 2 dienas mazāk. Šodien jau bija doma uz ķegumu braukt. Te nu mēs esam. Stundu ir gulēt šonakt, sagurums ir normāls. Bet kaut kāds minimālais ir izpildīts. Ieskats arī būs skatītājiem. Cik tas ir vienkārši komentētāji, kā saka, iekāp. Cik tas ir veselīgi, vai ne? Un paņem numurus un apakaļ, un viss easy un lēti. Jā, manā šeit mēs daudziem cilvēkiem salauzām to stereotipu, kā notiek un kā ir realitātē. Un atceramies, kā jau vienmēr, izvēlamies savus auto droši un tiekamies nākamajā video.